Good morning. Labrīt! I'd invite you Vēlos this aicināt morning jūs to atvērt open your Bībeles Bibles to Mateja Matthew evaņģēlija 25 for our 25. scripture nodaļā no 8. and līdz verses 8 13. through pantam. 13. Mateja Matthew evaņģēlijas 25 25. nodaļa verses no 8 8. līdz 13. pantam. And the Bet foolish said unto the ģeķīgās sacīja wise, gudrajām: Give us of your Dodiet oil, for mums our no lamps savas are gone eļļas, out. jo mūsu But the lukturi wise answered, izdziest. saying, Bet Not gudrās so, atbildēja un lest there should sacīja: not be enough for Tā us ne, and you. lai nepietrūktu But mums go un ye rather jums, to them that bet sell, noieta and buy labāk for pie yourselves. pārdevējiem un And while pērciet they sev. went out to buy, Un the kad tās aizgāja bridegroom pirkt, came, nāca and they līgavainis, were ready and un went kas in bija with gatavas, him iegāja to ar the viņu marriage, kāzās and the un door durvis was shut. aizslēdza. Afterward Pēc tam came atnāca also arī the other pārējās virgins, jaunavas un saying, sacīja: Lord, open to Kungs, us. kungs, atdari But he mums! said, Bet but tas he answered and atbildēja un said, sacīja: Verily, I Patiesi say es unto jums you, saku, es I know jūs you nepazīstu. not. Tāpēc Watch esiet therefore, modrīgi, for ye jo jūs know neziniet ne dienu, neither the ne day stundu, nor kurā the cilvēka hour dēls nāks. wherein the Son of Man cometh. In the harvest fields now ripened, there is a work for all to do. And hark, the Master's voice is calling to the harvest. He's calling you. Now does the place you're called to labor seem so small and little known? It is great if God is in it, for He will not forsake His own. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown, and you can win it if you go in Jesus' name. And when the conflict here has ended, and our race on earth is run, He will say, if you've been faithful, welcome home, my child, well done, 'cause little is much when my God is in it. Labor not for wealth or fame. There is a crown, and you can win it if you go. If you go. If you go. In Jesus' name. Little is much Maz ir daudz, if God ja tajā ir is in Dievs. it. The wonderful thing about Skaistākais the šī song dziesmā ir tas, is that it's true. ka tā ir patiesība. When you and I take our Kad tu little un es paņemam savu mazumu and consecrate un that to ziedojam, God, veltam to Dievam, like the loaves kā and the maizes klaipus un fishes, zivis, He multiplies Viņš it. to pavairo. We give our Mēs little dodam offering, savu mazo ziedojumu, vai nu tie ir whether it's 10, $10, 100 vai 10 tūkstoši dolāri, $100,000. And God un Dievs to multiplies pavairo. it to build Mēs ceļam one-day draudzes, churches, ceļam one-day skolas, schools, kalpojam ieslodzījumu vietās, impact atbalstam Christian dažādas ministries, kalpošanas, support lielās supporting evaņģelizācijas. ministries, and support that grand Arī evangelistic stāv effort rakstīts that is programmu. written in Ziemeļamerikā, Las Lasvegasā, throughout North America.
We go out and give a Bible Mēs study, pasniedzam we pass out a bībeles piece of stundas, literature, dalām literatūru, we support atbalstam televīzijas un television and radio pārraides, offer piedalāmies prayers for young lūkšanās par people. jaunatni. Mēs izlietojam tās dāvanas, kuras Dievs mums ir piešķīris, lai tuvinātu viņu valstību. Un mazums ir liels, kad tajā ir Dievs. This morning I had Šorīt es biju intended to plānojis preach runāt a sermon, svētrunu, notice the šķērsojot emphasis on Jardānu. word intended, Uzsvaru biju called plānojis. Crossing Jordan. Bet domājot par As I mūsu thought vietu about pasaules where we are vēsturē un in the par history otro of this Kristus world, nākšanu, and as I thought about the Dieva coming gars of mani Jesus, vadīja, norādot citu God's tēmu. Spirit directed me to a different topic entitled First Svarīgākās lietas Things First. vispirms. Let's pray. Lūksim, Father in heaven, as we open your word, mūsu debesu Tēvs, lūdzam, lai Tavs gars darbotos mūsu that vidū. your Spirit would move among Mēs esam us. runājuši par to, kā aizsniegt cilvēkus. Mēs esam runājuši par dvēseļu mantošanu, par evanģelizāciju. Mēs esam runājuši par Tava darba pabeigšanu pasaulē. Bet, Kungs, ir darbs, kas ir darāms mūsu draudzē. Darbs, kas ir jāveic mūsu sirdīs. Darbs dziļi mūsos. Un tā, lai šī pielūgsmes stunda ved mūsu sirdis uz patiesāku atgriešanos un dziļāku Tevis izpratni. Mēs to lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Šis stāsts ir par kādu sievieti, kura izmisīgi centās sazvanīt apdrošināšanas aģentu. Un viņa sacīja: Sēr, man ir jāpalielina manas mājas apdrošināšanas summa. Aģents atbildēja: Kundze, atnāciet šonedēļ uz mūsu ofisu. Mēs parakstīsim nepieciešamos dokumentus un lieta būs darīta. Sieviete iebilda: Nē, sēr, jūs nesaprotat, man šo summu nepieciešams palielināt tagad. Tas ir steidzami. Vīrs atkārtoja: Kundze, ir jāparaksta noteikti dokumenti. Bet vai pa telefonu to nevar izdarīt? Viņa neatlaidās. Labi, kundze, es ieradīšos pie jums rīt. Sēr, jūs nesaprotat. Mana māja deg. Tās vērtība man ir jāpalielina tagad. Dzīvē ir vairākas lietas, kuras jūs varat atlikt līdz rītdienai. Dažas lietas ir jādara šodien. Citādi tam var būt katastrofālas sekas. Ir lietas, kurām nav liela nozīme, ja tās atliek. Citas lietas atliekot, mēs tās varam zaudēt uz mūžu. Sagatavošanās otrajai Kristus atnākšanai ir viena no šīm lietām. Otrā Kristus nākšana var tikt novilcināta, bet mūsu sagatavošanos otrajai Kristus nākšanai nekad nevajadzētu atlikt. Mateja 24. nodaļā Jēzus atklāja savas otrās atnākšanas zīmes, bet Mateja 25. runā par sagatavošanos viņa atnākšanai. Mateja 24. mums ir notikumi pasaulē. Mateja 25. apstākļi draudzē. 24. kas notiek ārpusē, 25. nodaļā, kas notiek iekšienē. Atsauciet atmiņā, kad Jēzus runā par kariem un kara daudzināšanu, badu un postu, zemestrīcēm, ugunsgrēkiem, plūdiem un dabas katastrofām. Pēc tam, kad viņš ir izanalizējis šīs vairāk nekā 25 savas atnākšanas zīmes, nonāk līdz 24. nodaļas beigām, kur 42. pantā Jēzus saka: Es mudinu atvērt Bībeles, jo mēs pētām Dievu vārdu. Jēzus runā par zīmēm pasaulē. Tāpēc esiet modri. Sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un reliģiskajā vidē. Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāk. Tā Jēzus mudina savu draudzi būt modriem, būt nomodā un vērot. Mateja 25. nodaļā mums ir 3 līdzības - par 10 jaunavām, par talantiem un par avīm un āžiem. Šīs līdzības izklāsta, ko nozīmē būt modriem un sagatavoties Kristus nākšanai.
Kamēr 24. nodaļa plaši ieskicē zīmes pasaulē, Jēzus saka, tas viss notiks tur, pasaulē, bet tas, kam ir vislielākā nozīme, ir sagatavošanās manai atnākšanai, un tā 25. nodaļa izklāsta pirmo līdzību par sagatavošanos mūsu kunga atnākšanai. Mateja evaņģēlijā ir 21 līdzība, 14 no tām ir par debesu valstību. Tās ir līdzības, kas īpaši attiecas uz garīgo stāvokli draudzes iekšienē. Iemesls, kāpēc 25. nodaļa ir tik nozīmīga, ir tas, ka tā apraksta draudzes stāvokli, gaidot Kristus otro atnākšanu. Mēs sākam ar Mateja 25. nodaļu 1. pantu. Bet pirms mēs lasām un vārdu pa vārdam pētam šo līdzību, man tika norādīts Elenas Vaitas paziņojums Review and Herald 1890. gada augusta numurā. Tur ir teikts, man bieži tika norādīta līdzība par 10 jaunavām, 5 no kurām bija gudras un 5 negudras. Šī līdzība ir piepildījusies un piepildīsies līdz pēdējam burtam. Tātad debesis šo līdzību par 10 jaunavām uzskata par tik svarīgu, tik nozīmīgu draudzei šodien, ka Dievs to pravietis prātā liek atkal un atkal un atkal. Šī ir aktuāla patiesība šai stundai. Šī ir vēsts gala laika cilvēkiem. Tā nav tikai ārēja forma, bet sirds būtība. Sagatavošanās Kristus atnākšanai ir mūsu sirds kodolā. Un šodien es lūdzu, lai Dieva gars nolaižas pār šo zāli. Es lūdzu, lai mēs no jauna apzinātu šīs stundas brīža patiesību, lai laikā sagatavotos otrajai Kristus atnākšanai. Šis nav laiks, kad mētāt muļķi, vai kad var laipot starp reliģiozitāti un garīgumu. Dievs mūs aicina šodien sagatavoties pēdējam laikam. Mateja 25. nodaļa sākas no 1. panta. Tātad, debesu valstība. Visas līdzības par debesu valstību attiecas uz draudzi. Katru reizi, kad jūs ar tām sastopaties, Kristus uzrunā draudzi. Mateja 25.1. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām. Kāpēc 10? Kāpēc ne 7, kas ir pilnība? Kāpēc ne 12, kas ir pabeigtība? Kāpēc ne 4, kas ir visums? Kāpēc ne 3? 10. 10 bija nozīmīgs skaitlis jūdaismā. 10 bija vismazākais no jūdu skaita, kas varēja izveidot un nodibināt sinagogu. 10 ir draudzes skaitlis. 10 Izraēla ciltis. Draudze ir garīgais Izraels. Tekstā ir vēl viens pavediens, kur pats Jēzus runā par draudzi. Debesu valstība līdzināsies 10 jaunavām. Bībelē sieviete reprezentē draudzi. Šķīsta sieviete, jaunava, Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā aino īsto draudzi, Kristus līgavu, bet netikle Atklāsmes 17. nodaļā aino kritušo draudzi. Tātad šī ir līdzība, kura attiecas uz patieso draudzi. 10 jaunavas simbolizē draudzi, tīru un nesamaitātu mācību. Mācība, kas nav sabojāta ar ienaidnieka sacelšanās kļūdām, rituāliem, ceremonijām un tradīcijām.
then the kingdom of heaven. Tad debesu valstība būs kā 10 jaunavas, kas paņēma savus lukturus. What's the lamp represent Ko in the Bībelē Bible? aino Psalm lukturi? 119, verse Tavs 105, vārds thy word ir is a mans. what? Kas? Lamp unto Kāju my feet and a spīdeklis light un unto my gaišums path. uz maniem ceļiem. So here 119. is God's psalms. church at end time, Te ir Dieva with the draudze word gala of laikā, God in its hand, kas ar going Dieva out vārdu to rokās light iziet the way for the apgaismot coming of the līgavainim bridegroom. ceļu. Here is Te ir God's Dieva draudze, church, kas satraukti kaut ko anxiously gaida. awaiting something. Last part of Pirmais verse 1. pants, otrā They went daļa, out to un meet the izgāja bridegroom. līgavainim So pretīm. here is an Adventist Te ir church. adventistu They draudze. anticipate the Viņi coming paredz of Kristus Christ. nākšanu. They Viņi believe tic, ka Jesus is Jēzus coming. nāk. The issue Šeit is nav not runa par doctrinal mācības heresy. ķecerību. The Te neiet issue is runa par not sabojātām defiled viltus and corrupt mācībām. doctrines. This parable Šī is līdzība relating attiecas uz to Dieva God's draudzi church gala at laikā, end time, who kad tā light the izgaismo way for the līgavainim coming of ceļu the bridegroom ar and who have tīru, pure, nesagrozītu true, mācību. uncorrupted doctrines. But the Bible says, Bībelē 2. pantā teikts, verse 2, Now 5 5 of no them tām were bija wise, gudras, and 5 5 were muļķes. foolish. Now Tagad notice lūdzu something ievērojiet kaut ko carefully. ļoti uzmanīgi. Please Šis stāsts notice nenostāda the story pretstatā does not taisnās un netaisnās contrast jaunavas. the righteous and unrighteous virgins. It does not Te netiek contrast pretstatītas the holy svētās un and the nesvētās unholy jaunavas. virgins. It does not Labās contrast nav the pretstatītas good and the bad sliktajām. virgins. It does Šeit not nav contrast pretstatītas the paklausīgās obedient and nepaklausīgajām, disobedient virgins. It does not contrast šķīstās the loyal and nešķīstajām, rebellious virgins. It does not uzticīgās contrast the pure and dumpīgajām, impure virgins. It does not ticīgās contrast the faithful and neticīgajām. the unfaithful virgins. The Bībele Bible tās calls them sauc what, par everybody? gudrajām Wise un and foolish. muļķajām. Well, that leads us to Tas another liek mums question. uzdot sekojošu jautājumu. If this is a parable Ja of šī the church, līdzība ir par draudzi, if this vai is te ir talking runa about par us, mums, and if the un ja Bible Bībele talks tās about sauc the par wise gudrām and the un foolish muļķajām virgins, jaunavām, what makes kas the dara wise gudrās wise? gudras What makes un the foolish muļķes muļķīgas? foolish? Were the wise Vai gudrās wise bija because gudras, they jo were tās awake? bija nomodā? They were studying Vai the viņas signs of pētīja the pēdējo times? laiku zīmes They un knew- they zināja, ka knew that atrodas we're uz on the verge of mūžības eternity? sliekšņa? Why Kāpēc were the wise gudrās bija wise? gudras? Why Kāpēc were the muļķās foolish bija foolish? muļķīgas? Were the wise Gudrās wise tāpēc, ka because vēlu they were palika wide awake nomodā and un had turēja their eyes acis open, vaļā, and the bet foolish were muļķās foolish because they gulēja? were sleeping? The Bible goes Bībele on turpina in Mateja Matthew 25. chapter nodaļā, 25, and the Bible says in 5. pantā. verse 5, "But while the Kad bridegroom līgavainis was kavējās delayed, nākt, they viņas all visas slumbered iesnaudās un and gulēja. slept." So the reality of the Līdzības parable, pārsteidzošā startling realitāte reality of the ir parable, is not nevis tā, that ka five 5 jaunavas virgins guļ, are sleeping, it bet is ka that they all viņas are visas guļ, living dzīvojot on uz the knife mūžības edge of eternity, sliekšņa, on kā the uz verge naža of the asmens, kingdom of uz God. debesu valstības The true sliekšņa. church is Patiesā pictured draudze as tiek spiritually ainota kā drowsy garīgi and asleep snaudoša to the un great aizmigusi opportunities to prepare lielajās the world for the coming iespējās of Jesus. sagatavot pasauli Jēzus This atnākšanai. is the message of the Tā ir šīs parable. līdzības vēsts. It is Tā not nav that par to, five ka are 5 sleeping, it is gulēja, that there bet is gan a par to, ka spiritual eksistē drowsiness, garīgais a snauds, spiritual stupor garīgā tumsība, that has lulled kas us mums all to visiem sleep. ļauj gulēt. The Laicīgā, secular, materialistiskā, materialistic, bezdievīgā godless kultūra culture mums around visapkārt us affects iespaido us mūs as tieši well as the tāpat world. kā pasauli. God's people are a Dieva people with a ļaudis message. ir ļaudis ar A people vēsti, with a mission. cilvēki ar A misiju, people raised up ļaudis powerfully aicināt to spēcīgi share līdzdalīt the light Dieva of patiesību God's cilvēcei truth šīs with pasaules mankind tumsā. in this world of darkness. Jesajas 61. Isaiah nodaļā, chapter 60, verse pirmie 1 to 3 3 is a panti ir prophecy pravietojums of par these šīm last days. pēdējām Verse 3, take dienām. your Bible. Paņemiet savus bībeles lūdzu. God's church is Dieva called tauta to ir light aicināta the world izgaismot pasauli ar with the viņu vārdu truths of His patiesību, word, to lai prepare sagatavotu a world pasauli for the mūsu coming kunga of our Lord. atnākšanai. Isaiah chapter Jesaja 60, verse 1 61. to 3. Jesus Jēzus savai draudzei sniedz pravietisku vēsti gala laikam. Celies, spīdi, tava kunga godība ir atspīdējusi pār tevi. Beigu laikā Dieva draudzē būs atzimšana. Draudze celsies, draudze mirdzēs. Dieva taisnība mirdzēs un izstaros no Dieva ļaudīm. Jo tumsa seks zemi, dziļa tumsa, bet tas kungs celsies pār tevi, un viņa godība būs redzama, un visas tautas un pagāni nāks uz tavu gaismu. Un tautas, pagānu tautas staigās tavā gaismā, un ķēniņa tajā spožumā, kas uzliekas pār tevi. Dievs gatavojas darboties caur savu draudzi vēstures pēdējā posmā.
Svētā gara stiprināti, viņa žēlastības piepildīti, Dieva ļaudis izstaros pasaulē viņa godību. Viņi ietekmēs pasauli ar viņa patiesību. Evaņģēlijs tiks sludināts līdz zemes galiem, misija būs piepildīta, uzdevums tiks izpildīts, darbs būs pabeigts, līgavaņa atnākšanas ceļš būs sagatavots, un Jēzus nāks. Nav cita iemesla adventistu draudzes eksistencei, kā vien atklāt Dieva mīlestības gaismu. Viņa mīlošo raksturu tieši pasaulē, lai sagatavotos līgavaņa atnākšanai. Bet negudrajām jaunavām neizdevās piedalīties visaizraujošākajā pasaules vēstures kustībā. Kāpēc? Viņas zaudēja mūžību. Kāpēc? Ir patiesās draudzes locekļi. Viņi visi gaida līgavaņa atnākšanu. Muļķās tāpat kā gudrās tic patiesībai, kāda tā ir svētajos rakstos. Šīs nesaprātīgās jaunavas neizvirza kādu ķecerīgu mācību. Viņas dzīvo morāli likumisku dzīvi, viņas bauda sadraudzību ar gudrajām jaunavām. Kas tad īsti notiek ar šīm negudrajām jaunavām? Kas nāk uz sapulcēm? Vai es tiešām to uzdrīkstējos pateikt? Vai es to uzdrīkstējos? Kas ar viņām ir? Viņas nāk uz šādām sapulcēm, priecājas par sadraudzību. Patiesībā tās reizēm arī liecina. Doktrināli domājošas, bet debesis saka, ka tās ir negudras jaunavas. Un atkal ir jautājums, kas gudrās jaunavas padara gudras, bet negudrās negudras. Un pārdomājot šo līdzību, lasot to atkal un atkal, es teicu, Dievs, vai jebkad to nojausdams vai neapzinādamies, es pats neesmu bijis šī muļķā jaunava. Mateja 25:3. Gribu aplūkot negudro jaunavu raksturus. Un tad gudro, un tad tos pretstatīt. Un nonākt pie dziļas, sirdī izjustas apziņas, ka mūsu sirdīs šodien ieplūst debesu eļļa. Lai kāds, kas ienācis kā muļķā, var iziet kā gudrā jaunava. Kāds, kas ienācis pilns maldu par savu garīgo pilnību, lai Dieva gars aizskar viņa sirdi. Dievs šodien šajā sapulcē strādās. Dieva gars aizskar šo sapulci. Dievs gatavojas aizskart jūsu sirdis. Šodien, tepat uz vietas, var notikt Dieva žēlstības brīnumi. Šinī vietā, šinī stundā, tieši tagad. Mateja 25. Kas padara negudrās par negudrām, bet gudrās par gudrām? Mateja 25, 3. pants. Negudrās paņēma savus lukturus, bet nepaņēma tiem eļļu. Šī ir ļoti interesanta rindkopa. Palūkojieties vēsturē. Bieži senajās kāzās līgava un līgavas māsas bija mājās. Šī līdzība patiesībā ir kā gabaliņš no Palestīnas dzīves ainas. Jēzus tur sēdēja Olīvu kalnā un vēroja, kā šādas kāzas notiek, un izmantoja to savas atnākšanas ilustrācijai. Līgavainis nāca uz savas līgavas mājām negaidīti naktī. Un pirms līgavainis ar saucienu nāk, redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretīm. Līgavas māsām jāiet izgaismot ceļš līgavaņa priekšā. Kāzu svinības varēja ilgt pat nedēļu, un ja tu neatnāci uz svinību sākumu, durvis aizvērtos un tu nevarētu ienākt.
Tā 25. nodaļas 3. pantā teikts, ka negudrās jaunavas paņēma savus lukturus, bet nepaņēma līdzi eļļu. Te nav teikts, ka lukturos viņām nebija eļļas. Senajā pasaulē lukturī ielēja eļļu, bet līdzi tika ņemts papildus eļļas trauks, lai tad, kad eļļa beigtos, to papildinātu. Šis fakts, ka negudrajām bija nedaudz eļļas, ir nozīmīgs. To jūs redzēsiet, aplūkojot tālākos pantus. Sekojiet lasījumam. Mateja 25. nodaļa, 5., 6., 7. un 8. pants. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretīm. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Uz ko tas norāda? Visas gudrās un negudrās sagatavoja savus lukturus. Un nu negudrās lūdza gudrajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi dziest. Negudrajām bija eļļa, bet nepietiekamā daudzumā, jo aizkavēšanās bija tik ilga, ka tas mazais eļļas daudzums, kas viņām bija, nebija pietiekams, lai viņas varētu veikt ceļu no līgavas līdz līgavaiņu mājām. Un viņu lukturi sāka dzist. Viņām pietrūka šī nepieciešamā eļļa. Ko eļļa simbolizē Bībelē? Jūs sakāt, ka tas ir svētā gara simbols. Vai Bībelē nav daudz svētā gara simbolu? Uguns ir svētā gara simbols. Kāpēc viņām nebija svece? Uguns. Vējš ir svētā gara simbols. Ūdens ir svētā gara simbols. Kāpēc Dievs lieto eļļas simbolu, lai ilustrētu to, kas negudrajām pietrūka? Te būs iemesls. Ielūkojoties vecajā derībā, eļļa saistās ar 3 lietām. Pirmā - svētnīca. Kad svētnīca tika iesvētīta, priesteri tika svaidīti ar eļļu. Tāpat svētnīcas trauki un piederumi. Eļļa reprezentē iesvētīšanu, jeb nošķiršanu. Eļļa reprezentē pilnīgu nodošanos Dievu valstībai. Svētais gars iespaido kā sirdi, tā prātu, caur Dieva žēlastības eļļu, kas plūst no svētnīcas, lai vestu vīrus un sievas pie pilnīgas, uzticīgas, atklātas nodošanās Dievu valstībai. Tātad eļļa vienmēr ir nošķiršana. Otrs - Bībelē eļļa ir dziedināšana. Atcerieties jaunajā derībā laipno samarieti, kas atrada ievainoto ceļmalā asiņojošo ceļinieku. Un viņš to svaida ar ko? Ar eļļu. Eļļa simbolizē dziedināšanu. Dievam gala laikā būs ļaudis, kuru prāti, acis, sirdis, visa iekšējā būtība ir pilnīgi absolūti nošķirti, svētīti viņam. Pirmkārt, viņi meklē Dievu valstību, vispirms dzenaties pēc debesu valstības. Viņi liek Jēzu pirmajā vietā, tā ir viņu dzīves prioritāte un dedzība, un gara eļļa viņus vada pie garīgās nodošanās. Dziedina viņu sirdis no dusmām, aizvainojuma, rūgtuma, greizsirdības, nenovīdības, sāncensības, iekāres, tenkām. Tā notiek svētā gara beigu laika sagatavošana. Svētais gars nolaižas pār Dieva lūdzošo, meklējošo draudzi, un vīri un sievas tiek nošķirti, ka tie ilgojas pēc debesu valstības, ka tiem salkst pēc mūžības. Ar svēto garu tie tiek attīrīti un dziedināti no iekšienes, no visām tām attieksmēm, kas kavē vēlīnā lietus izliešanos. Tātad, ko eļļa aino? Nošķiršanu, dziedināšanu, apgaismošanu. Luktura pamatā ir eļļa.
Dievam būs gala laika ļaudis, svētījušies viņam, dziedināti no iekšienes, no tām iekšējām attieksmēm, kas kavē viņus būt par spēcīgiem lieciniekiem, tādiem, kādus Dievs viņus grib redzēt pasaulē, kas patiesības lāpu tur augstu, lai izgaismotu ceļu līgavaņu atnākšanai. Dievs vēlas ļaužu grupu, kas būtu piepildīta ar svēto garu, dziedināti no rūgtuma, ātrsirdības, dusmām, augstprātības un pašaizņemtības, cilvēki, kurus ne tik daudz interesē tas, ko viņi dara, bet gan tas, ko dara Jēzus. Cilvēki, kas liecina par Dieva žēlastību, kas ir pārņemti ar ideju nest patiesības lāpu, lai sagatavotos Kristus otrajai atnākšanai. Te būs 3 liktenīgās negudro jaunavu kļūdas. Pirmā. Viņām bija eļļa, bet nepietiekamā daudzumā. Viņas domāja, ka tas mazais eļļas daudzums, kāds tām bija, būs pietiekošs. Kad līgavainis nāca, viņas pacēla savus lukturus un izsaucās: mūsu lukturi dziest, viņu eļļas krājumi nebija pietiekami neparedzētai kavēšanai. Vai tas ir iespējams, ka mēs varētu iziet cauri lielajai priekšā stāvošai krīzei, balstoties uz virspusējiem piedzīvojumiem ar Dievu? Vai mēs esam aizmirsuši par pravieša vārdiem, ka mums būs vajadzīga daudz padziļinātāka pieredze, kā varam iedomāties? Nesaprātīgās jaunavas bija daļa no paviršās, seklās, konservatīvās klases. Vai tu esi atkarīgs no tiem piedzīvojumiem ar Jēzu, kas tev bija kādreiz? Vai tavs garīgais lukturis nesāk dzist? Vai tu esi atkarīgs no piedzīvojumiem ar Dievu, kas ir pagātnē, nevis tagadnē? Vai tava sirds joprojām tevī deg, kad tu atver Dievu vārdu? Vai tas ir vislabākais, aizraujošākais dienas laiks? Dienas laiks, kad tu atver Dievu vārdu, lai pavadītu kopā ar viņu vairāk laika? Kā ir ar tavu lūgšanu dzīvi? Vai tu pazīsti Jēzu? Vai Jēzus dzīvo tavā dvēselē un ir klātesošs tavā dzīvē? Vai tu joprojām sajūti Jēzus klātbūtni brīdī, kad noliecies ceļos lūgšanā? Vai tava lūgšana dzīve ir kā tāds garlaicīgs rituāls, kurai tu steidzies cauri kā tradīcijai? Vai tev joprojām patīk doties vienatnē garās pastaigās, klausoties putnu dziesmās, vērojot ziedu burvību, pateikties viņam par dabu? Vienkārši ļauj, lai viņš pārveido tavu dzīvi. Negudrās jaunavas paļāvās nevietā. Viņas ticēja, ka tā pieredze, kāda tām bijusi pagātnē, būs pietiekama, lai aizvestu tās līdz kāzu mīlestam. Kristiešu muļķības augstākā virsotne ir noliegt personīgo dvēseles kultūru un ticēt, ka viss ir kārtībā, jo es ticu pareizajām lietām un ticu Jēzum. Negudrās jaunavas bija paviršas un konservatīvas, bet kaut kas dziļi iekšienē viņām pietrūka. Elena Vaita par to runā Kristus līdzībās. Ļaužu grupa, kura simbolizē jaunavas, nav liekuļi. Izlasot nākamo teikumu, es to pārdomāju nozīmīgu laika sprīdi, piemērojot to savai dzīvei. Viņas izjuta cieņu pret patiesību. Muļķās jaunavas izjuta cieņu pret patiesību. Viņas bija aizstāvējušas patiesību. Viņas nebija fanātiski ķeceri. Viņas cienīja, augstu vērtēja patiesību, aizstāvēja to un liecināja. Viņas piesaista tie, kas tic patiesībai. Paskatieties uz 3 lietām, ko pravieša gars saka par negudrajām jaunavām. Pirmā, viņas ciena patiesību, otrā, aizstāv patiesību, un treškārt, viņas saista tie, kas tic patiesībai, bet viņas nav padavušās svētā gara darbībai. Viņas nav kritušas pret tādu klinti kā Jēzus, un nav atļaujušas satriekt savu veco dabu, lai arī viņas ticēja patiesībai un liecināja. Vecā daba viņu sirds dziļumos joprojām bija dominējošā.
Ir teikts, ka svētais gars darbojas pie cilvēka sirds saskaņā ar viņa atļauju un vēlmi saņemt jaunu dabu. Ļaužu grupa, kas pārstāv negudrās jaunavas, ir apmierinājusies ar virspusēju darbu, un es nokrītu ceļos un lūdzu, Dievs palīdzi man nebūt mierā ar paviršu darbu savā dzīvē. Viņas Dievu nepazina, un tā ir negudro jaunavu problēma. Plūstot no debesu svētnīcas, svētā gara uzdevums ir liecināt par Jēzu. Un tā svētā gara darbība tika noraidīta viņu dzīvēs, dziļi iekšienē viņas nebija dziedinātas. Viņas ticēja patiesībai, viņas to pieņēma, viņas varēja liecināt par to, bet bieži viņu vecā daba bija daudz vairāk nekā jaunā. Viņas nepazina Jēzu, viņas nebija pētījušas Dieva raksturu, nezināja, kā viņam uzticēties, nebija bijušas savienībā ar Kristu, tāpēc viņu kalpošana deģenerējās laiskā formā. Lai gan viņas atzīst patiesību, tās apmierinās ar virspusējiem pagātnes piedzīvojumiem. Patiesība nebija izmainījusi viņu dzīves. Viņu domas un rīcību noteica vecā daba. Ārēji viss ir jauki. Viņām rokās ir lukturi, ko vēl? Tās domāja, ka ir sagatavojušās līgavaņa atnākšanai, bet brāļi un māsas ir starpība, vai jūs turat Dieva vārdu rokās, lai aizstāvētu patiesību, vai Dieva vārds jums ir sirdī, lai dzīvotu patiesībā. Muļķās jaunavas bija informētas, nevis transformētas. Viņas ir vārda pamācītas, nevis izmainītas. Dieva vārds tās bija pārliecinājis, nevis pārveidojis. Te ir būtisks jautājums. Vai tā patiesība, kurai tu tici, tā, kurā tu dalies ar citiem, ir radikāli ietekmējusi un pārmainījusi tavu dzīvi, tā, ka tu esi cits vīrietis, cita sieviete? Līdzībā par 10 jaunavām, 10 jaunavas pilnībā neizprata, kas ir patiesa atgriešanās. Kas ir īsta patiesa atgriešanās? Eļļa aino svētījošo svētā gara žēlastību, kas pārveido mūsu raksturus un dara mūs spējīgākus būt līdzīgākiem Jēzum. Te ir neticami labas ziņas. Te ir milzu daudzums debesu eļļas krājumu tieši tev un man. Šeit nevar būt nekāds svētā gara spēka izsīkums, lai dāvātu mums tās uzvaras, pēc kurām mēs ilgojamies savās personīgajās dzīvēs. Neviena cita cilvēka lūgšanu nevar aizstāt tavējās. Neviens nevar studēt Dieva vārdu tavā vietā. Neviens nevar būt tuvās attiecībās ar Dievu tavā vietā. Līgavaņa prombūtnē ir nosliecis snaust. Šodienas lielākais izaicinājums adventistu draudzei ir: mēs esam draudze, kurai šeit nevajadzētu būt. Mēs šeit neesam tāpēc, lai skrietu maratonu, bet gan sprintu. Bet draudze joprojām pastāv no 1844. gada. Tā pastāv 166 gadus. Un jo ilgāk stiepjas laiks, jo vairāk pieaug garīgais snauds un miegainība. Un tas skaistums ir tas, ka Dievs šodien darbojas savu ļaužu vidū, lai ar svētā gara izliešanos nestu garīgu atjaunošanos, kas šiem ļaudīm atnesīs varenu garīgu atzimšanu un pārliecinās par Jēzus atnākšanu. Bet tas mūs noved pie jautājumu, kuru mums šajā rītā nevajadzētu neievērot, kā tas netieši norādīts Mateja 25. nodaļā. Lūdzu, es gribu, lai jūs to ievērotu. Mateja 25. nodaļa, 5. pants.
kad līgavainis, kāds vārds seko, tika aizkavēts, viņas visas snauda un gulēja. Līgavaina nākšanā ir kavēšanās. Ja adventistu draudze atbildētu uz vienu jautājumu, iespējams, ka tas ir vissvarīgākais jautājums, uz kādu draudze varētu atbildēt. Un tas būtu, kāpēc ir tā, ka otrā Kristus nākšana kavējas? Kāpēc Jēzus neatnāca 1850., 1885., 1910., 1930. gadā? Atbild uz šo jautājumu nav sniedzama vienā teikumā. Uzmanīgi pētot rakstus un Elēnas Vaidus darbus ir vismaz 3 iemesli, kāpēc Kristus kavējas. Īsumā aplūkosim katru no tiem. Pirmais. Kristus gaida mīlestībā, pats ciešot mūsu pasaules sāpes, agonijā, slimībās, nabadzībā, nāvē, gaidot, lai evaņģēlijs tiktu pasludināts visā spēkā, lai visai cilvēcei dāvātu iespēju izglābties. Pierādījums tam ir 2. Pētera vēstule, 3. nodaļa, 4. pants. Kāpēc Jēzus nākšana, kā teikts Mateja 25. nodaļā, kavējās? Viņš gaida mīlestībā. Viņš ilgojas, lai visa cilvēce tiktu izglābta. Viņš grib, lai katrs vīrs un katra sieva dzird evaņģēliju. Viņš negrib, lai kaut viens cilvēks pazustu. Lūdzu, paņemiet savas bībeles un atšķiriet tās 2. Pētera vēstulē 3. nodaļā. 2. Pētera 3. nodaļa. Sameklēsim 9. pantu. Tas kungs saka ļoti skaidri. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Kāpēc Jēzus nav atnācis? Tāpēc, ka viņš gaida mīlestībā, ilgojoties, velkot vīrus un sievas pieņemt viņa mīlestību. Viņš nenāks, kamēr evaņģēlijs nav pasludināts līdz pasaules malai. Vai draudze var pasteidzināt Kristus atnākšanu? Laikmetu ilga 633. lapuse. Vai Kristus draudze ir paveikusi Dieva norādīto darbu, kā tas kungs ir to pavēlējis? Visa pasaule stāvēs tā priekšā, par ko tika brīdināta, un Jēzus nāks uz šo pasauli spēkā un varenībā. Laikmetu ilgas 633. lapas puse turpina. Dodiet evaņģēliju šai pasaulē. Tas ir mūsu spēkos pasteidzināt Kristus nākšanu. Dievs meklē cilvēkus, kas kaislīgi gribētu līdzdalīt evaņģēliju pasaulē, dedzīgi līdzdalīt patiesību, cilvēkus, kuri ir tā kunga žēlastības eļļas svētīti, kuru sirdis ir dziedināts no dusmām, rūgtuma, greizsirdības, kuri koncentrējas uz vienu, sagatavot cilvēci Kristus atnākšanai. Kāpēc Jēzus nav atnācis? Kāpēc evaņģēlijs nav sludināts visai pasaulē? Iemesls numur 2. Kristus gaida, lai viņa draudze atklāja viņa neticamās mīlestības raksturu gaidošajai pasaulē un vērojošam universam. Krusts ir lielās cīņas gals. Jēzus nāva pie krusta, atbild uz Sātana apsūdzībām un atklāja, ka Dievs ir mīlestība. Dievs ilgojas pēc savienības žēlastībā. Viņa ķermenis, viņa draudze atklātu, ka viņa ceļš nes prieku un laimi, un Sātana egoistiskais sautīgais ceļš nes nāvi. Dievs gaida ne tikai, lai evaņģēlijs tiktu sludināts visā pasaulē, bet arī uz to, lai kaut kas notiktu viņu draudzē. Bībele saka, ka raža ir pilnībā ienākusies. Atklāsmes 14. nodaļa runā par 2 ražām - par zelta graudu ražu un vīnogu. Zelta graudu raža ir Jēzus raksturs, kuru viņš ilgojas atklāt draudzei ar svētā gara palīdzību. Lai pārveidotu mūsu dzīves, lai mēs kļūtu mīloši ļaudis un šī Sātana sautības pasaulē izstarotu gaismu. Tāpēc Elēna Vaita uz to tik skaidri norāda Kristus līdzībās 69. lapusē. Kristus gaida, ļoti ilgojoties pēc savas manifestācijas draudzē.
Kad Kristus raksturs pilnīgi atklāsies viņa ļaudīs, tad viņš nāks, lai sauktu tos par savējiem. Uz ko Kristus gaida? Pirmkārt, kad evaņģēlijs dosies pasaulē. Otrkārt, evaņģēlijam ir tik dziļi jāiespiežas mūsu sirdīs, ka mēs atklāsim viņa mīlestību gaidošajai pasaulē un vērojošajam universam. Bet ir trešais iemesls. Būs ne tikai evaņģēlija pasludināšana, ne tikai zelta graudu pļauja, bet būs arī vīnogu raža. Šajā pasaulē būs arī grēka, ļaunuma, dumpīguma manifestācijas, kas šo pasauli noved pie izpostīšanas un sabrukuma. Lai arī draudze var pātrināt Jēzus atnākšanu, draudze noteikti nevar aizkavēt Kristus atnākšanu. Kristus gaida ne tikai, lai pilnībā atklātu savu mīlestību cilvēkiem, bet arī viņam jāļauj grēkam un ļaunumam iet savu gaitu tā, lai viss universs pārliecinātos par Sātana sacelšanās gala rezultātu un uz visiem laikiem būtu drošībā. Ieklausieties šajos spēcīgajos apgalvojumos. Ķēniņi un pravieši 417. lapuse. Ir robežas, kurās Jehovas pravietojumi nevar tikt aizkavēti. Ir robežas, kurās Jehovas pravietojumi nevar tikt aizkavēti. Elenas Vaitas liecības 524. lapuse. Katrā pasaules vēstures laikmetā ļauna darītāji ir krājuši dusmas uz dusmības dienu, un pienākot laikam, kad netaisnība sasniedz Dieva žēlastības noteikto robežu, viņš to vairs ilgāk necieš. Te būs atgriešanās. Es ticu, ka šī atgriešanās notiek tagad. Tā būs lūdzošo cilvēku atgriešanās, kuru sirdis deg par to, lai sludinātu evaņģēliju pasaulē, kuri lūdz Dievam attīrīt viņu sirdis neierastos veidos, lai viņi pilnībā būtu tādi, kādus Dievs tos grib redzēt. Un tanī pašā laikā Dievs ved savu tautu atdzīvināšanas procesā, lai tā nodotos evaņģēlijas sludināšanai. Lūdzošie cilvēki, salauztas sirdis, cilvēki uz ceļiem. Un kad Sātans redz to, kas notiek draudzē, viņš dubulto savus ļaunos centienus pasaulē. Un kad pārkāpums sasniedz savu galējo robežu, Dievs saka, ir diezgan. Un tas visbīstamākais nesaprātīgajām jaunavām un mums ir atlikt lēmumu, ļaut Dievam darboties pie mūsu sirdīm tādā mērā, kā viņš to vēlētos. Un tam ir milzīgas sekas. Kas notika ar muļķajām jaunavām? Viņas paralizēja garīgā pašapmierinātība. Viņas bija pārņemtas, sveicot sevi, stāstot, cik tās ir lieliskas. Pašapziņas apdullinātas, apmierinātas ar to, kas viņām ir. Viņām nekad pat sapņos nerādījās, ka varētu būt nesagatavotas līgavaiņa atnākšanai. Viņas nespēja aptvert, kas viņām trūkst. Pirms kāda laika es lasīju stāstu. Protams, tas ir fiktīvs stāsts par Sātanu, kurš debesīs noturēja strateģiskās padomas sēdi, kurā viņš jautāja kritušajiem eņģeļiem: Sakiet man, kāds ir jūsu plāns, kā piekrāpt Dieva ļaudis? Viens ļaunais eņģelis teica: Es viņiem stāstīšu, ka Dieva nav. Velns teica: Neesi tāds muļķis. Daba to pierāda. Pravietojumi to pierāda. Viņi nekad nepieņems, ka Dieva nav. Otrais eņģelis teica: Saki viņiem, ka patiesības nav. Velns atbildēja: Ko? Zinātnē ir patiesība. Tu piemuļķosi dažus, bet ne visus. Trešais eņģelis teica: Labi, saki viņiem, ka nav nekādas steigas. Saki viņiem, ka nav nekādas steigas, ka ir milzum daudz laika. Saki, ka nav nekāda trauksme. Liec viņiem atlikt personīgo sagatavošanos. Iesaki viņiem atrast kādu piemērotāku brīdi, lai pievērstos garīgajām attiecībām. Saki viņiem, ka šobrīd nav nekāda vajadzība būt uz ceļiem salauztām sirdīm Dievu meklējumos. Dievs jūs aicina uz kaut ko daudz dziļāku, kā jūs spējat iedomāties.
Vai tu atliec kādu dziļāku pieredzi kopā ar Dievu savā dzīvē? Vai tu sajūti Dieva gara pamudinājumu savā sirdī uz dziļāku Bībeles izpēti, dziļāku lūgšanu dzīvi? Vienīgais veids, kā sagatavoties Dieva atnākšanai, ir sagatavoties šodien un palikt gatavam. Vai kaut kas neslēpjas tavā sirds pēnā, par ko tu varētu nebūt drošs? Vai tu gribi šodien labprāt sacīt, Kungs, es gribu atteikties no jebkura ieraduma, jebkuras attieksmes, kas stāv kā šķērslis starp mani un jebkuru cilvēku. Es gribu atteikties no jebkura ieraduma savā dzīvē, kas nav saskaņā ar tavu prātu. Kungs, es gribu, lai tu manī veic savu darbu, lai es varētu patiesības lāpu turēt augstu. Dievs, es ilgojos, lai tavas žēlastības eļļa ieplūst manā sirdī un dzīvē. Man patīk šī vecā dziesma. Šīs senajās himnās kaut kas ir. Tā uzrakstīta balstoties uz personīgo pieredzi. Nāc pār mani svētais gars. Piepildi mani ar svēto klātbūtni. Nāc pār mani svētais gars. Pildi mani tagad. Pildi mani. Pildi mani. Jēzu, nāc un pildi mani. Piepildi manu drebošo sirdi ar savu svēto klātbūtni. Man patīk 3. pants. Esmu vājš, pavisam vājš, noliecos pie tavām kājām. Svētī mani, Dieva gars, un pildinu ar mīlestību. Pildi mani, Jēzu, nāc un pildi mani. Dziedāsim šo dziesmu visi kopā. Nāc pār mani, svētais gars. Vai Dievs grib kaut ko darīt tavā dzīvē tieši tagad? Vai tava nodošanās dzīve ir vāja un pagurusi? Vai tava lūgšana dzīve ir kļūsi kā rituāls un forma? Vai ir kāds ieradums tavā dzīvē, kas tevi attur no sagatavošanās Jēzus atnākšanai? Vai tevī ir kāda attieksme, kas tevi kavē veiksmīgi kalpot tā, kā to vēlas Dievs? Lai Jēzus to salauž tieši tagad, lai glābējs tieši tagad sadragā pūķa galvu. Lai Jēzus tieši tagad, ko dara tavā dzīvē, dziedāsim kopā. Nāc pār mani, svētais gars. Holy Spirit.